Pēc izcīnītās uzvaras sestdien pret Vladivostokas Admirālu komandu, Rīgas Dinamo komanda svētdien pēcpusdienā devās 3 spēļu izbraukuma turē uz Eiropas galvaspilsētām. Un pirmais pieturas punkts ir Helsinki, kur jāspēlē pret KHL debitantiem Helsinki Jokerit komandu. Dinamo Rīga komanda pirmo reizi viesojas Hartwall arēnā. Līdz šim lielākā daļa spēlētāji šeit ir spēlējuši tikai Latvijas izlases sastāvā. Jokerit komanda šobrīd ir viena no Rietumu konferences līdervienībām, un šovakar gaidāms visai saspringts mačs, jo savā laukumā Helsinki komanda spēlē ļoti atraktīvu, uzbrukošu hokeju, un visiem pretiniekiem šeit ir ļoti sarežģīti aizvest kaut punktu. Cerēsim, ka Rīgas Dinamo tas izdosies, un rīta treniņā hokejisti iemēģināja ledu. Uz ledus bija arī aizsargs Milans Jurčina. Treneri vēl lems, vai viņš šodien spēlēs, bet pagaidām izskatās, ka visticamākais viņš laukumā atgriezīsies Bratislavā. Pēc rīta treniņa esam satikuši treneru asistentu Girtu Ankipānu un pavaicāsim, kā viņš jūtās pēc rīta treniņa. Kāds izskatās ledus Helsinkos? Nedaudz savādāks nekā mēs esam pieraduši. Viņš varbūt ir nedaudz platāks, tā pašā laikā viņš ir īsāks. Izmēros savādāk, specifisks. Borti arī ir savādāk, tad NHL varianti, viņi ir bišķi zemāki, bet tā kā elastīgāki. Tur iet drošāk divcīņās un tā, nebaidīties atsisties par bortu. Šāds laukums plus droši vien mainiekiem tomēr vairāk. Mums neierasts laukums. Es nedomāju, ka tas ir baigais plus. Man loģiski, ka viņi ir pieraduši pie savās mājās vieglāk. Katru stūri tu zini, ja? Bet es domāju, ka mūsu čaļiem būs interesanti uzspēlēt tādu laukumu. Ja? Vai šodien būs kādas izmaiņas sastāvā? Principā viņas ir divas. Galvenā izmaiņa ir šodien pirmais vārdsargs būs Masaļskis. Ja, un 4. maiņā Sauliešu vietā spēlēs Bukarts. Vai ir kaut kāds speciāli sagatavoti pārsteigumi Jokerit komandai? Spēlēsim tāpat kā iepriekšējos mačos? Noteikti mēs skatīsimies, mēs zinām, ja, kā viņi spēlē, mēs zinām somu hokeju. Ja. Mēs gatavosimies, ir šādas lietas padomā. Ja. Vai ietekmēs kaut kā komanda tas, ka droši vien būs atkal pilnas tribīnes? Šeit diezgan daudz nāk cilvēki. No savas pieredzes var teikt, ka patīkamāk, protams, spēlēt pie pilnām tribīnēm. Mājās, protams, ir vieglāk, bet ja ir izbraukumā pilnas tribīnes un labs troksnis, laba atmosfēra, tad ir patīkamāk spēlēt. Paldies! Paldies!